Nu ko, sveicināti, dargie skatītāji! Šodien ir jauna sērija par manu vojīti un maziem knifiņiem. Šobrīd esmu ceļā pie viena cita vojīša komplektācijās Town & Country, un es plānoju iegādāties nelielus, pateikt būtu nepareizi, tomēr lielus knifiņus. Par šo tēmu es jau esmu mazu video taisījis, esmu jau ar to ņēmies, es jau esmu to darījis, bet tagad es to daru nedaudz savādākā līmenī, nedaudz savādākā komplektācijā. Šobrīd es detaļas neatklāšu, tad, kad mēs atbrauksim, tad gan jau, ka es parādīšu un pastāstīšu. Nu ko, brauciens bija veiksmīgs, es iegādājos savus mazos knifiņus. Nu kā mazos, tūlīt tam redzēsiet, cik viņi ir mazi. Nu ko? Tā, lēnām tāds ieskats. Hopā. Es domāju, kas izprot par Voyageriem, te jau saprot, ko es iegādājos. Kādu laiku atpakaļ es biju nopircis pilnībā durvju kartes no Limiteda. Šodien, reku, es aizbraucu pakaļ durvju kartēm no Town & Country. Es nezinu, kāpēc es toreiz viņas nebiju paņēmis. Nebija tā, ka man viņas baigi patika. Bet tagad laiks pagājis. Priekšstas nedaudz nomainījās. Reku. Būs man Town & Country pilnībā visu koku. Īsais Town & Country. Tas ir kaut kas tāds, kas ir, man šķiet, dzīvē neredzēt. Palic tikai to nedaudz visu sataisīt. Tā smukāk, apmainīt lampiņas, apmainīt blokus pacēlājiem, šito plēvi noraut nost. Būs pilns koks, ko tikai var dabūt. Tā kā tuvojamies maksimālākai komplektācijai. Nu kā, pēc kaut kāda laiciņa tiksimies mājās, kur es to visu pārtaisīšu un sagatavošu, un tad jau, es domāju, būs smuki kadri, kā tas viss izskatās uz vojīša. Es ceru tuvākā laikā to visu izdarīt. Tā kā turpinājumā sērijā būs stāsts par to visu līdz galam. Sveicināti, dargie skatītāji! Šitā ir otrā daļa pie mūsu video mazie knifiņi, un mēs braucam uz Jūrmalu pakaļ radio RB3. Cik tas neparasti neskanētu, bet atrast šo rādiju šobrīd ir diezgan grūti, un cenas sākās kaut kādā kosmosa ciparā. 100 eiro, 150, bet es atradu variantu Jūrmalā, kurš ir pa 20 eiro. Tāpēc mēs braucam uz Jūrmalu, dienas vidū, piekdienā, mazs ceļojums. Es, protams, neesmu pret. Nu, un, protams, arī ekonomija. Tā kā redzēs, kas no tā iznāks. Un ceru, ka es viņu iegādāšos un tomēr ielikšu savā mašīnā un būšu laimīgs, apmierināts ar savu pirkumu. Nu ko, pirkums ir nodarīts. Jau ir vietā. Beidzot manis vēlētais, ļoti gribētais RB3 man tagad arī ir. Palicis tik uzlikt navigācijas antēni un tikt galā ar to kodu. Bet tā visumā esmu apmierināts un daudz lētāk nekā cilvēki prasa Rīgā. Es nezinu, kas tās ir pa kosmiskām cenām, ka pa viņu prasa 150. Jā, it kā šitais ir ar nelielu defektu, bet defekts ir tādā potenciometrā, kur var mierīgi pārlodēt, un tas nemaksā liekos 130 eiro, ko prasa par strādājošu. Pusē man cilvēks it kā iedevis kodu, tā kā tūtām viņš atties un mēģinās vēlreiz ievadīt to kodu. Varbūt, ka vispār visu, ko es tagad iztērēju, tie ir 20 eiro par šo ten RB3 un degvielas nauda. To potenciometru apmainīt 3 kapeikas pašam pasūdot no Alika un pārlodējot. Tā, tas nav grūts darbs. Nu ko, ņemam nost oriģinālās šitās, nesam viņus uz mājām, ir nedaudz jāpatīra, jāpārliek dažas detaļas, un tad jau, es domāju, nākamajos kadros to varēs, protams, apskatīt, un tad jau būs smuks rezultāts rītā gaismā. Un vēl nedaudz vēlāk es arī apmainīšu aizmugurējuši šodien. Nu ko, darbs ir maksimāli viegls, ņemam ārā vecās, liekam iekšā jaunās. Vienīgi es gribu pārliekt otro slāni ar skaņas izolāciju. Ja man uz šitām bija tāds uztaisījis, tām ātri uzliekšu 12 lenti un likšu iekšā. Un tāpat ar otro pusi. Nekas sarežģīts. Nu ko, ir pienākusi kārta, lai apmainītu šo te detaļu. Te arī nav nekas grūts, šitam ten divas ņemās nost, tur 2 skrūvas. Ņemam ārā šito, un te arī 2 skrūvītes. Tam, kas ir no Town & Country, viņam augšā skrūvja nav. Viņam tikai lējās un pārējais viss ir uz klipšiem. Un arī esat uzmanīgi, ja izdomājat to darīt. Šitos klipšus var ļoti viegli aplaust.
Tagad skrūvējam ārā visu šitās skrūvītes un pārliekam visas detaļas uz to. Jā, kā jau var redzēt, es jau esmu sācis. Te viss ir uz šitādām mazām torkas skrūvītēm. Viss ir maksimāli viegli. Es nedomāju, ka te sagādās kaut kādas grūtības. Tā kā mīrīgi, mazi knifiņi, ko var paši arī izdarīt mājās. Starp rezultāts izskatās šādi. Centrālā konsole jau ir vietā. Es speciāli sagaidīju dienu, lai tas izskatās labāk apgaismojumā, smukāk. Priekšā ir priekšējais durvju kartes, aizmugurējais jau arī ir vietā, kā jau bija iepriekš monēts. Tā kā tūtām iesar nodarboties ar šito. Nu ko, šāds ir tas gala rezultāts. Centrālais panelis, priekšējās durvju kartes, aizmugurējās. Viss tas smuki akcentē. Protams, ka arī rozais apgaismojums palicis vietā. Vienīgi, ka palicis sataisīt šito, lai te atkal būtu Chrysler logo. Visi tā kā smuko. Visi pa smuko. Visi gatavs. Kaut kā tā. Šobrīd tādā dīvainā pozā atrodoties es esmu Chryslerī un es taisos uzstādīt šo ten komplektu ar RGB apgaismojumu kājām. Sastāvdaļu komplekts nav tik liels. Komplektā ir mazs blociņš, vadiņš priekš piepīpētāja un 4 gaismas sensori un, protams, vadības pults. Secināti, tūtām rādījuši, kā es to visu izvietoju. Tātad atskrūvējot šo ten daļu, te ir 2 skrūvas un 2 skrūvas malās. Šeit te iekšā es ielīmēju iekšā to blociņu un viņam pievilku plātu vadu. No viņa iziet 4 vadi. Kreisais, labais un 2 aizmugurēji. Šādi es uzstādīju jau priekšējo. Šādi es uzstādīju priekšējo labo apgaisu. Arī ir novilkts caur turieni. Un viss iziet tur lejā. Šobrīd nodarbojos ar aizmugurēju apgaismojumu. Viss man tas smuki aiziet šitien ar tuneli. Un iziet viens pa labi, viens pa kreisi. Šo es jau esmu apmēram iedomājies, kā es uzlikšu. Paliek tikai pielīmēt. Es domāju, ka ar šito arī nekādu problēmu nav jābūt. Šāds ir tas gala rezultāts aizmugurēji rindai. Labais un kreisais beņķis. Tā kā varēs tagad mierīgi sēdēt. Visi būs ar apgaismojumu, visi pa smuko. Nu ko, tagad nedaudz parunāsim par režīmiem šam visam. Tātad, pults. Uz pultu mēs varam izvēlēties jebkuru vienu no 8 krāsām, kas ir izveidotas. Protams, ir ieslēgšana, izslēgšana un dimerēšana. Tad, piemēram, uzliksim zilu, vienkārši zils. Un tad tāpat mēs varam samazināt, cik viņš ir gaišs, cik tumšs. Tad ir režīmi, kas ir it kā lēkāšana, kad viņš šitā teniņas maina. Vienkārši neatkarīgi no tā. Vienkārši neatkarībā. Un tad arī ir 2 režīmi, kuros viņš maina to krāsu lēnām un akurāti. Un šitā vienmērīgi mainot krāsas. Vēl ir arī režīmi, mūzikāli režīmi. Tātad šī kastītē ir mazs kā mikrofons, īsti nezinu, kā tas strādā. Un tad, kad tu viņu ieslēdz, tad, protams, nekas nenotiek. Tad viss paliek melns. Ir, protams, arī dažādi režīmi, tur kādā viņš vienkārši tur mainīs krāsu atkarībā no tā, kas notiek. Man visvairāk patīk šitais, pats 4. Un, piemēram, kā jau var redzēt, kad es runāju, viņš tomēr maina krāsu. Uzslēdz mūziku. Un kaut kā tā tas ir. Nu ko, ceru, ka jums patika šī mazā knifiņu sērija. Ceru, ka jūs nospiedīsiet to īkšķīti, to podziņu abonēt. Un tiekās nākamajā video. Līdz tikšanais!